Hei, hei, mans vārds ir Gonita Lakstiņa Skroderēna, un šodien mēs tiekamies 55. rubrikas darīt ir radīt jaunajā živnāla sērijā. Pagājušajā reizē es runāju par ieradumiem kaitīgajiem un ne tik kaitīgajiem, no kuriem grūti tikt vaļā, vai kurus savukārt ir ļoti grūti ieviest. Daži no jums padalījās, ka viņiem iet tikpat grūti, savukārt citi ieteica dažus knifiņus, kā ieviest vismaz labos. Tas esot vieglāk nekā no kaut kā tikt vaļā. Un tā jau, man liekas, arī ir no tiem saldumiem. Es pat tā īsti negribu tikt vaļā, jo tā ir tāda bauda. Tad es domāju, ka es varētu ieviest vienu labo ieradumu, apvienojot ar vēl kādu labu ieradumu. Viens no maniem labajiem ieradumiem ir pirms gulētiešanas palasīt grāmatu. Bez tā es nevaru iedomāties, ka es varētu aiziet gulēt. Un tad es tā izdomāju, ka pirms es ņemu rokā grāmatu, es varētu 10 minūtes pameditēt un tikai tad ķerties pie lasīšanas. Jūs man droši drīkstat pajautāt, kā man ar to veicas. Mēģināsim un tad redzēsim. Ziņošu par rezultātiem. Čau, čau!